Tā. Labrīt, Latvija, Igaunija. Jā, labdien, jā. Atkal esam atgriežušies online. Nu ko, mēs turpinām vērot maču Taube Sasks Jussa. Jā. Rezultāts joprojām 2-2. Joprojām 2-2, jā. Gatiem baltā bumbiņa no rokas. Izskatās, ir diezgan spēlējama pozīcija. Skatīsimies. Pirmā, otrā bumbiņa nesagādā problēmas, trešā nesagādā problēmas. Problēma bumbiņa mums patreiz ir sastāv bumbiņa. Skatīsimies. Varētu teikt, mazliet neveiksmīgi. Noteikti Gatis negribēja aizķert 4. bumbu. Skatīsimies tālāk. Otrā pret īso bortu tālo. Jā, patreiz nospēlējam mazliet baltai bumbiņai pārpakš. Mēģinām baltās bumbiņas ātrumu nogalināt attiecībā pret īso bortu. Gluži nesanāca. Bet laikam varbūt pat izripoja diezgan veiksmīgi. Skatīsimies, jā, ideāli. 4. bumbiņa tagad tiks nospēlēta vidū. Jā, varbūt tas kādam var rasties jautājums, ka 4. šeit ir rozā. Šis ir TV bumbiņas, jā. Tad... Bet par tiem jautājumiem tā, tas varbūt mums izskatās, bet TV kamerā viņai vajadzētu izskatīties pat labāk nekā mēs viņu redzam. Tā, ja arī mūs kāds uz dotu momentu skatās, tad varbūt tās Facebookās apmeklējam Pulu 8 amatieru līgu un atsūta, kā ir ar skaņu un ar bildi. Jā. Jo mēs tagad mēģinām tikko uzstādījāmies. Mēģinām runāt pieklusinātā, lai netraucē pārējiem. Tad vienkārši jautājums tāds, vai mūs kāds par vārdu dzird vai nedzird. Jā, Gatis nokļūdījās patreiz. 6. bumbiņu atstāja spēlēm uz vidu, ir kā visa pozīcija. Noskatīsimies. Es domāju, šitiem galdiem arī pozīcija savāks. Kas? Igaunis Latvijas nesaprot, ir viens pluss. Jā, sanāca ļoti labi. Skatīsimies, bet domāju, ka nekādas problēmas nesagādās pozīcijā. Jā, kā arī jau minēju. Varbūt pat taisnība būs uz 8. bumbijas, bet lūzas mums ir liels, atļauj nospēlēt. Visdrīzāk viņš nospēlēs ar kreiso augšiņu. Patreiz, jā, tā arī izskatās. Jā, 2 bortiņi, mazliet pamāz kreisa augšiņu, protams, bija. Nu ko, bišķi apakšiņa. Mēs varam baltās bumbiņas ātrumu nokillot pie garā borta vai arī pārvilkt pāri atpakaļ. Skatīsimies. Ne šis, ne tās, bet tā bumba ir diezgan viegli sitama. Skatāmies. Tā arī ir. Rezultāts 3-2. Juska izvirzās vadībā. Nu, ko tu, Jāni, par šo maču analizējot, ko tu vari pateikt? Nu, principā jāsaka tā, ka Gatis paņēma pirmo frēmu, tad 2 frēmas paņēma Juska, Gatis izlīdzināja 2-2, tad attiecīgi paņēma Juska. Nu, šeit ir principā līdz 1-2 kļūdām. Jā, jo pagaidām abi pietiekami kvalitīvi spēlē, es tev piekrītu. Ko tu varētu pateikt vispār par turnīra gaitu iepriekšējos turnīros par šiem abiem spēlētājiem? Tu esi apskaties, analizējis? Principā visi vēl ir priekšā. Skaidrs, ka šī pāra favorīts, manuprāt, tomēr būs Igaunijas pārstāvis. Jā. Taču Gatis pēdējā, ne pēdējā, bet Rīgā gan atzīstami nospēlēt. Nostartē, jā. Un domāju, ka te ir lielisks iespējas. Gatim ir sitiens no rokas. 8 bumbas uz galda. 8 bumbas ir, teiksim, spēlē 9. Tad, principā, varētu cist kombiņā iekšā, bet, mēs redzam, ka pirmā ir šī kombiņā, laikam, sitīs 8. Izskatās? Nē, gāja garā.